Divi varani baroni – Čavars un Feldmanis – nesen tika pie krāsainām zivtiņām. Par zivkopiem viņi kļuva diezgan interesantā veidā, un mums, protams, gribējās zināt, kādā. Mēs jums pastāstīsim, kā tad šie spēcīgie vīri, barona spēlētāji Raimonds Feldmanis un Agnis Čavars, tikuši pie zivtiņām. Tā sanāca, ka mums bija viens amerikānis, Agnis un es. Aizgājām kopā pusdienās, paēdām pusdienas. Tad Agnim izrādās mājās bija kaķis, viņam vajadzēja aiziet nopirkt kaķim pārtiku. Nāca līdz mūsu amerikānis un viņš ieraudzīs zivi, un viņš iemīlējās tajā zivī. Blue Flash nosauca, viņa nopirka. Tad ieteica manam, lai es nopērku savam dēlam zivi, tad viņš beigās nopirka manam dēlam zivi. Es nopirku vienkārši, lai kaķītim ir ko pamadīt. Ja jau bijām tikuši tik tālu, gribējām zivtiņas iepazīt arī nedaudz tuvāk. Un nosaucu Lauris. Manu zivu sauc Korijas Laus, un tad viņam par godu, Šit kā motivēja mani. Interesanti, kas kopīgs un kas atšķirīgs abu spēlētāju milulēm, un ko var pateikt par kolēģa lolojumu? Manu zivs mazāk ēd nekā Agņa zivs. Man patīk barot savu zivtiņu bieži. Vienreiz likās jau, ka arī būs jānokar galva, bet viņš ķeparojās, un tagad viņam mazāk dodam ēst. No Agņa zivī īsts rokas. Vizuāli baigi garā, bet tad 1,85 m arī ir. Raimonds zivs atkal tāda smuka, it kā maza, ātra, bet kuprīts ir. Tā kā valīti. Komandas biedri tiešām pamana neparastas iezīmes. Bet kas tad patiesībā ir šīs zivis? Zivis suga gailīši. Un vistiņas ir arī. Viņas divas gailīšas nevar likt kopā. Viņi diezgan plēsīgi viens otru ēd nost. Ar vistiņām var likt kopā. Stop! Bet kas noticis ar trešo zivtiņu? Tā gadījās, ka viņš brauc prom, atstāja atbildību mūsu citam komandas biedrim, tādam jaunākam puikam, un tad tā zivtiņu uzpeldēja. Klusuma brīdi vajadzētu. Jā. Bet kā Raimonds un Agnis rūpējas par savām zivtiņām? Vienreiz vienkārši iznāca tā, ka zivs izkrita ārā no akvārija. Ielika apkārt iekšā, viņa bija priecīga. Bija tā, ka viņa pārbaro un viņai vēders nenormāls izspiežās un viņai seja nevis zila, kā viņa tagad ir, bet sarkana paliek. Čau! Tā. Bet mūsu adrese paliek nemainīga, tāpēc sūti savu jautājumu uz basketapskats@gmail.com.